Var dāvanu izveidot mājās, padarot dāvanu radīšanu par tādu, kārtīgu ģimenisku procesu. Un to visu var darīt kopā, gatavoties Ziemassvētkiem, taisīt dāvanas, pušķot māju. Un tāpēc šajā brīdī mēs paviesosimies pie dziedošās Zaļkalniņa ģimenes, paskatīties, kādas ir tradīcijas viņu ģimenē. LNT un Dan Suker dodas ciemos pie stiprajām Latvijas ģimenēm. Māsas zvana pie durvīm. Māsas! Ārsteigums! Labvakar, Zaļkalniņi! Labvakar, Zaļkalniņa ģimene! Jums ir no LNT un no Dan Suker salda un balta dāvana Ziemassvētkiem. Lūdzu! Paldies! Gan jau noderēs sepjūtīt par kūkas. Jā, mēs tieši jādām. Krāsainās un dziedošās Zaļkalniņa ģimenes mājās Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs. Advents vainagdziņus mēs taisam katru gadu, tas ir neizbēgami. Mēs parasti agrāk bija tā, ka to darīja mamma, tagad ir tā, ka to daram mēs visas. Mums katrai ir vesela kaudze ar to, kas mums ir jāizdara, un to nevar atlikt. Tā kā vienalga, cik laiks palicis, bet lai līdz tai pirmajai adventē viņš ir gatavs, ko vai iepriekšējā vakarā tu sēdēs un pīsi līdz rītam, bet viņš būs tieši tajā dienā, kad tā pirmā adventa ir, tad viņš noteikti būs gatavs. Un tas man liekas, ir tā kā Ziemassvētku, jūtam Ziemassvētku sākums, tā Ziemassvētku sajūta, un tas uzreiz, man liekas, mājās rada tādu patīkamu noskaņu, ka tas adventas vainags tiek iedegts, un, jā, tad visa ģimene, protams, arī sanāk tajā vakarā kopā, un, jā, tas ir jauki. Jau no agras bērnības Zaļkalniņa māsas adventas laikā cepušas piparkūkas un darinājušas adventas vainagus. Mūsu mamma jau adventēs mācīja cept, un tad tie Ziemassvētki, tas jau bija tas jau kulminācijas variants, ka mēs jau mācējām. Bet tagad piparkūku cepšanas māksla tiek ierādīta arī ģimenes jaunākajām atvasēm Zanei un Evai. Piparkūkas mēs žulojam. Katru svētdienu. Un svētdienās nāk rūķīši. Dāvina vai nu žagaras, vai nu končas. Končas dāvina, vai ne? Žagariela brīži. Un pašā svētku vakarā Zaļkalniņa mājās tiek klāts bagātīgs svētku galds. Parasti Ziemassvētkos jau bija tā, ka piparkūkas jau vairs negribējās ēst. Viņas bija tāds par tām adventēm. Bet mēs cepām. Cepšanas process bija labs. Parasti viss bija vienos miltos. Jā. Bija jautri. Mēs vienmēr cepam piparkūkas. Mamma cep pīrādziņus, speķa pīrādziņus. Un cepetis vienmēr mums ir galdā. Kā arī zirņi ar speķi. Kas vēl? Kāpostiņi, jā, dažādas. Siltiņa. Un vēl mums ir tradīcija Ziemassvētkos iet uz baznīcu. Tas, manuprāt, ja neaiziet uz baznīcu, tad nevar dabūt to īpašo Ziemassvētku noskaņu. Bet atgriežoties no baznīcas, Zaļkalniņa mājās Ziemassvētki tiek iegriezti jautrā dziesmu, smieklu un dāvanu virpulī. Tā ir viena no tām dienām, retajām dienām, kad visi tiešām salasās kopā. Ka visi ir ar savām idejām, ar saviem, dāvanas arī ļoti bieži ir tādas, pašu gatavotas. Ar savu mīlestību visi, tiešām ģimenes svētki. Mums vienmēr ir salavecīte, salavecenīte. Mums ir rotaļas. Ir rotaļas, mums pat Eva šogad zina jau dzejolīti, maskas mums ir. Jā, mēs taisim Ziemassvētkos pēdējiem masku balles. Un tad mēs ejam Ziemassvētkos pie kaimiņiem. Ar pašceptajām piparkūkām, ievārījumiem, izaudzētiem ķirbiem. Un dziesmām. Un dziesmām, protams. Un tad ejam visādās rotaļās, spēlējam spēles visādas. Visādas atrakcijas. Tur arī vecmāmiņa tiek iesaistīta. Jā, arī vecmāmiņa iet dejo līdzi mums. Mums ir priekšstats, mēs taisam tā kā mazas izrādītas. Mēs iestudējam savas dejas, varbūt kādu mazu ludziņu, un tad visiem rādam. Parasti Ziemassvētku vecītes mums atnes dāvanas. Tad mēs viņām ejam ārā pakaļ, saliekam viņas tā skaisti zem eglītes, un tad pienāk tāds īpašais brīdis, kad notiek dāvanu dalīšana. Un, protams, pie dāvanas nevar tikt citādāk, kā skaitot dzejolīti vai dziedot dziesmiņu. Vai arī dejojot, ejot rotaļās, vienalga kā, bet tā dāvana, netiek tāpat iedota. Un tad parasti visas Ziemassvētku dziesmas šādā veidā tiek izdziedāts. Dzied, cenītis aizkrāsnē, nāc puisīt maldējā zote, alka neprasīdā maizītes, skat tur laukā zvaigznītes, skat tur laukā
Agnese Šīrante, Edgars Jākapsons, Vakar Latvijā.